Es esmu Vitālijs Aišpurs, un mēs atrodamies Rīgas Tehniskās Universitātes elektroakustikas laboratorijā. Kā es nonācu šeit Latvijā pie Hammonda? 2021. gadā bija mēdījos sludinājums, ka VF džeza klubs rīko Ata Andersona koncertu un skanēs autentisks Hammonda ērģeles. Es biju šī koncerta apmeklētājs, un šķiet pirms koncerta sākuma Antra Dreģes kundze uzrunāja klātesošu publiku un izstāstīja, darīja zināmu faktu, katrā ziņā man tas bija pirmoreiz zināms, kad VEFs ir ražojis Hammonda ērģeles senos laikos, pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Un aicinājums bija iespēja robežās morāli un finansiāli atbalstīt šo projektu, jo mērķi šīs ērģeles ir atjaunot un lai viņas atgūtu savu sākotnēju skanējumu. Pēc koncerta es devos pie Antras un darīju zināmu, kad ir izglītība, ir pieredze praktiskā elektronikā un saistītās jomās. Un Hammonds ir no agriem jaunības gadiem mans tīkamais, cildinātais, interesantais un patīkamais instruments, par kur ļoti interesējos, ir ieraksta mūzika un es tam sekoju, teiksim. Es darīju zināmu, kad man nav praktiskas pieredzes par Hammonda restaurāciju, jo es pirmoreiz fiziski stāvu tik tuvu Hammondam pašam, bet man ir elektroniķa izglītībā. Savā laikā koledža beigta, tad universitāte, tad ir piederējis uzņēmums, kurš tika vadīts, un tātad visu mūžu principā pirmo detektoru uztvērējis uzbūvēja 5. klasē. Pēc tam ar plakstangam rēķināja remontēja lampu radio, un tad sākas izglītības, apzinātais izglītības ceļš pēc skolas un tā uz priekšu. Principā visu mūžu es nodarbojos tikai ar šo lietu. Izvērtēju savu uzkrāto pieredzi, veicot dažādus projektus, darbus un vadot izstrādātoju kolektīvus, teiksim, es domāju, ka es varētu būt gana noderīgs. Un tā arī tas palika. Antra piefiksēja manas koordinātes, un lūk, un pēc gada bija zvans, kad Dreģes kundze stāstīja, kad lūk, ir sākusies, zinām, aktivitāte pie Hammonda ērģeļu restaurācijas, un runa gāja par Liepājas Lutera baznīcas ērģelēm. Devos pirmajā ekspedīcijā, ieraudzīju šo instrumentu, zināmas emocijas tas izraisīja, stāvēt blakus tādam vēsturiskam instrumentam, bet tam, kurš ir radies šeit Latvijā būvēts. Pirmā reize tā bija tikai apskate, novērtēšana apmēram un saprast, ko vajadzētu darīt nākošreiz, jo šis attēlums, teiksim, nevar visu mēru iekārt un instruments paņemt līdzi. Un tad otrā ekspedīcijā šis instruments principā tika iedzīvināts un iegūtas pirmās skaņas no viņa. Pēdējo reizi šis instruments tika spēlēts 2006. gadā, un tātad 2022. gadā viņš atkal sāka skanēt. Tas, ka reģistri var būt nešanas, tas 9 stīgas oksidējušas.